Sveiki, dārgie skatītāji! Sen nebijām bijuši jūsu ierīcēs un televizora ekrānos. Visu vasaru kaut kā, nebija baigās lustas filmēt. Tad esam ar jaunu spāru atsākuši un dodamies šoreiz uz kurieni? Uz Saldu. Uz Saldu, jā. Tā esam ienākuši mūsu apartamentos uz 2 naktīm. Te ir durvis, kur ienāk iekšā un pavaras šāds skats. Tā, te mums pa kreisi ir tāda eņa, te ir leduskapis un baigi tumšs, bet tur ir leduskapis un veļas mašīna. Te ir tualete un duša. Tāds diezgan tumšs tāda eņa. Sveiki! Šeit ir, laikam, tā teikt, dzīvojamā istaba un virtuve. Vai kur ir iedzīvotājs vietējais? Uz 2 naktīm šis mums izmaksāja 94 eiro, ja? Jā. 94 eiro uz 2 naktīm. Šeit tāda. Un šeit ir guļamā zona. Tādā stilņā. Jā, bet, Saldu vispār nebija īsti, ko izvēlēties, kur palikt. Šis pa lielam bija vienīgais variants, tāpēc, jā, esam šeit. Tūlīt iestiprināsimies ar mūsu sagatavotajām uzkodām un iesim ārā. Mājās taisītas tostermaizes. Un Miķeliem kaut kāds smūtija biezenis. Sveiki! Sveiki! Armand var pastāstīt, ko mēs darīsim Saldu. Saldu mēs spēlēsim road game spēlīti. 2 dienas pusi šodien un pusi rīt. Un tad plusgaņu apskatīsim varbūt kaut ko, ko road games nebūs iekļāvis kādu apskates vietu. Tad varbūt kādu kafejnīcu atradīsim jauku Saldu, kur paēst. Kaut kā tā. Parādīs ātri, ko mēs nopirkām Rimškā. Mēs pēc tam iesim vēlreiz uz veikalu. Vajadzēja nočakot situāciju, vai šeit ir leduskapis un plīts. Nopirkām šādus dzērienus man. Tad mēs nopirkām vakarā iekos čipsīšus. Ūdenī. Gēzes šokolādi. Grāmatu, zīmuļus un ilustējus. Miķeli, parād, kā tu zīmē. Tā, mēs beidzot esam izkasījušies, iesim ārā. Šādi izskatās no ārpuses mūsu apartamenti. Un te ir tādas kātnes. Un tur kāds reāli ir un augšā. Izdzirda. Tā. Tur laikam augšā arī ir dzīvokļi kaut kādi. Un te ir āra durvis. Esam sākuši iet savu road game. Un šeit ir neliels pitstops. Viss labi. Kas tas par dīvainu slitkalniņu? Taču vienkārši var nokrist. Kas tas vispār ir? Ko tas tik dīvains? Ļoti dīvains slitkalniņš.
Saldus laukums, vai ne, bērni? Jā. Tātad ejam savu road game joprojām un pēkšņi viss reāli tik tumšs tur ir palicis. Telefonā neizskatās tā kā tik traki, bet dzīvē izstās tā kā reāli viss vienkārši tik šausmīgi tumšs. Tā kā riktīgi tumšs. Tā kā re, kur ir normāli smukas debesis. Un tur viss ir tumšs, bet neizstās tā tumšs vispār. Cerams, ka nelīs. Vai ne? Ārā līst, nu. Kur mēs esam? Nu, kādi komentāri par vakariņu vietu? Bāj, nu no izvēles starp stenderu vai ķēķi noteikti vislabākā izvēle. Nu, rīt gan jau varam aiziet stenderu varbūt. Dot viņiem otru iespēju. Jā, tie, kas skatījās mūsu pirmo video, kur mēs braucām uz Tukumu. Talsiem. Tie atcerās, ka mēs bijām stenderī un mums tur īsti nepatika. Jā, bija garš, bet pīcis bija ļoti negaršīgas. Jā. Bet nu iedosim otru iespēju varbūt. Un kāds ir nākamais vakara plāns? Šodien? Jā. Kādi nav. Mēs tā arī savu iztaigājām. Nekas tāds baigi nav ieplānots. Jā, bet mēs jau pa lielam visu iztaigājām. Nu pusi, ko mums vajadzēja, un otru pusi. Nu, no road game pusi, jā. Un rīt mēs turpināsim otru pusi lielāko daļu. Kā pāri? Čau, visiem ir otrā diena rīts, un mēs ēdam brokastis. Tās ir manas, Armanda. Mums ir omlete ar bekonu un sieru laikam. Un Mikeļa pankūkas. Ar šokolādi. Jā, pasūtījām turpat, kur vakarēdām vakariņas. Ķēķī. Pēc pēdam un dodamies tālāk. Jā! Esam pie baznīcas, un te ir tādas ļoti interesantas skulptūras. Bišķiņ tā creepy izstās, bet labā ziņā. Tā, esmu uznākusi augšā pie baznīcas. Un šeit jābūt kādam punktam. Un tad, nu, es viņu meklēju, kur šeit varētu būt kāda bilde apslēpta. Bet jā, īstenībā ļoti smuka pilsēta, Saldus. Kā jau katra tāda mazā pilsēta, viņa liekas tāda sakopta un mīlīga, salīdzinot ar Rīgu. Bet jā, ļoti forši, man patīk. Nu, vai es gribētu dzīvot? Visticamāk, ka nē, bet ja man kāds dzīvotu, tad es ar prieku atbrauktu ciemos un padzīvotu. Bet jā, punktu es apgāju apkārt, bet punktu kaut kā es neatradu. Varbūt jāapskatās sītīgāk. Pie baznīcas es punktu neatradu, bet tagad Armands izmēģināt, vai viņš var atrast, jo tur ir baigās kāpnes. Nu, video neizskatās tik baigas, bet viņas ir diezgan lielas un augstas un tādas. Nu jā, tā kā, lai nav ar visiem ratiem jāiet augšā, jo te nevar nekur uzbraukt, cik es redzēju, tad es aizgāju un tagad Armands aiziet. Cerams, ka viņš atradīs, jo es neatradu. Bet jā, te ir tās skulptūras. Naktī varētu izskatīties vēl baisāk. Nu tā, neomalīgi bišķiņ, jo viņas reāli milzīgas. Tā kā tiešām milzīgas. Bet jā, tā ir baznīca.
Šeit ir tāds laukums ļoti foršs. Bet cilvēku diezgan maz. Kas gan jau nav baigais pārsteigums, bet jā, tā ka tiešām ļoti maz. Ļoti, ļoti maz. Esam arī atraduši beidzot omnivu. Nodosim, kas jānodod. Un jā, tie, kas varbūt nav redzējuši kādu iepriekšējo mūsu video un nesaprot, ko mēs te staigājam un meklējam, mēs spēlējam road games. Tā ir tāda orientēšanās spēle, kur jāmeklē ir vietas un bildes un jāatbild jautājumiem un ļoti, ļoti interesanti, jo var ļoti labi apskatīt to pilsētu, kur mēs esam un spēlējam. Tāpēc jā, iesakām spēlēt road games. Ļoti forši. Tā esam mēs pie Jāņa Rozentāla muzeja. Tādā riktīgi jaukā mājīgā skvērā. Es ceru, ka te vispār drīkst sēdēt. Nu, es domāju, ka jā. Tā. Miķelis mēģināja nokāpt no krēsla. Bet jā, mēs gaidām Armandu. Armands aizgāja uz, drīzāk, raitā sūlī aizgāja uz mašīnu pēc knupīša, jo Miķelis izmanto knupi tikai uz gulētiešanu, un viņam ir laiks gulēt diendusu, bet mēs aizmirsām knupi mašīnā. Tāpēc Armands aizgāja pēc knupīša, lai Miķelis var gulēt diendusu. Un jā, gaidam Armandu. Un mums ir arī foršas ziņas sakrā ar to pašu road game. Mūs uzrunāja road games. Nu, mēs esam ļoti aktīvi spēlētāji, un nevis tikai Rīgā, bet tā kā mums patīk braukāt, kā jūs esat ievērojuši pa visādām pilsētām un spēlēt. Miķelī, tu varēsi nokāpt pats? Prātīgi, jā? Tad mūs uzrunāja road games, un jā, es vēl baigi neko neteikšu, bet būs ļoti forši jaunumi, kas nozīmē, ka visticamāk būs daudz vairāk video, jo mums būs vēl lielāks iemesls un stimuls braukāt vēl vairāk. Un jā, tāpēc ļoti forši. Tādi mums jaunumi, kas vēl mums tāds jauns, es pat īsti nezinu, ko es varētu jums pastāstīt. Izbaudam pēdējās, nu es ceru, ka šīs nav pēdējās siltās dienas, bet gan jau, ka vienas no pēdējām siltajām dienām, tāpēc riktīgi jāizbauda, bet vispār man rudens ļoti, ļoti patīk. Tā kā rudens ir mans mīļākais mēnesis, vienmēr mēnesis, gada laiks, bet tā vienmēr ir bijis. Pastāsti kaut ko? Pastāsti kaut ko. Iedod buču mūsu skatītājiem. Oh, paldies! Esam atkal pītstopā, bērnu laukumā. Šis jau sāk iztaupīties pēc vecāku nostāstiem, kā viņi gāja uz skolu un mēroja 30 km basām kājām mīlestības dēļ, kāds būtu arī gatavs to darīt. Kā sauc barona meitenes būtu? Esam vienā no punktiem, un šajā punktā mums vajadzēja atrast sirsniņas, kuras var redzēt, vai arī nevar redzēt pie tā somijas tāds. Nu, jā, tur tālumā pie omītes. Tas ir, mums vajadzēja atrast, un tagad mums šeit ir uz estrādi, un tur jāatbild jautājumu. Palicis vēl pavisam nedaudz. Un mūsu jaunākais dalībnieks guļ. Tātad ir otrais vakars. Jā. Mēs esam izgājuši savu road game, pilnīgi visu.
Tikko bijām veikalā, nopirkām svarīgas lietas, kā piemēram tualets papīru. Un tagad dodamies nelielā tādā vakara pastaigā un uz māju pusi, jo ir jau 6 kaut kā, ne? Pusdānē 7, jā. 7. Ir 7. Jā. Būsim visu saldu godam izstaigājuši. Jā. Jā. Kā tev patīk saldas? Ir ok, daudz tādas pamestas mājas nolaistas, bet es pieļauju, kas tāds reģionos ļoti izplatīts pēdējos skatos. Bet tā, Landāts pilsēta, ko baigi neatšķirās no citām. Jā. Nē, nu tāda mīlīga. Maza, diezgan. Bet jā, šī ir mūsu 2. diena šeit, un rīt jau būs 3. diena, un rīt mēs braucam mājās. Pīles, kur Mikls rāda. Jā, pilns ar pīlēm. Riktīgi daudz pīles. Labrīt! Ir 3. dienas rīts, un mēs ēdam brokastis. Šodien mums brokastīs ir pankūkas. Plānās pankūkas ar melonu ievārījumu. Fonā, protams, ir dīmas. Un jā, lēnā garā taisāmies, un tad jau dosimies nelielā apgaitā pa saldu. Izdarīsim to, ko mēs gribējām izdarīt visu šīs dienas, kā piemēram noteikti aiziesim uz Saldus Gotiņas veikalu. Viņš visu šīs dienas bija ciet, un šodien ir otrdiena, un viņš beidzot būs vaļā. Gribam paskatīties, kas tur, un tad es vēl gribēju pāris veikalos. Tā, nu vienīgi ir pējo, ka tur, kur mums ir kartingi, tas mums ir Juglā, tur mums ir tikai lāzerteks. Paintballs mums būtu Mežu parkā, tur būtu bišķi jāpārbrauc. Nē, kartingi tikai Juglā mums ir mārkeņu spēlē. Nu idejas, kur arī pārbraukt, tur nav tālu. Tātad mēs bijām, kā jau mēs minējām, tajā Saldus Gotiņu veikalā. Nopirkām asortī iepakojumu. Un re, kur īrisu ar riekstiem tādu. Jā, un tagad mēs domājam kopā ar jums katrs padaršot, pateikt savu viedokli, jo es nebiju dzirdējusi par tādu Saldus gotiņu, tā kā mēs visi zinām skrīveru gotiņas, bet ir arī Saldus. Tā, es vienkārši tev izvilku tādu un visu dabūs. Okay. Cena šitam asorti iepakojumam bija 5 eiro. Bet tur kāds 11 dažāds garš, kur Samanda izvilka to, ko es tieši redzēju. Man likās, viņš varētu būt piena kafijas konfekti, kā reiz no rīta. Tā, un es sev izvilkšu konfekti ar rudzu. Šito gan es tieši negribēju, bet no ar rudzu rīvmaizi un dzērvenēm tādu. Okay. Un tur vēl ir varbūt pat vairāk, nezinu. Ja tur izstāsta, ka ir gandrīz neviena neatkārtojas, tad tur vēl būs, nezinu, jāta 20, varbūt dažādām tām garšām. Jā, bet veikalā uz vietas viņiem arī bija ļoti daudz dažādas garšas veidi. No. Iedam Miķelim arī. Nokosies, viņš izbūs nepīpst. Taisīs nevar ar vienu nokoties. Nezinu, kaut ko man. Manējā izstāsta ļoti tumša tāda. Nu tā. Nē, garšība man vienkārši pats par sevi tas kāds maizes kārtojums negaršo tāds. Bet bija izteikta garša? Dzērveni var just to rupmaizes tā nepārāk. Taisīs, man lūdzu. Nu, man pa lielam gotiņas garšo tikai tad, ja viņas ir bet mīkstu viņa. Svaigas. Un ļoti mīkstas, bet es nezinu, šitā baigi mīksta neizstās, bet viņa tāda ļoti tumša. Nē, viņa ir mīksta. Tā kā ļoti mīksta.
Garšo pēc. Vai jūs jā kafiju? Ar kafiju. Nē, īstenībā ļoti labi. Es dodu 8. Te ir rekurus ātri pasīties un nosaukt, kāds vēl ir ar auguļiem, ar apelsīnu, ar rozīnēm, ar dzērvenēm, ar alus garšu, ar šokolādi, ar ķinepju sēklām, ar zemes riekstiem, ar ruma garšu un ķiršiem. Ar rūmu vienkārši. Attiecīgi, ļoti daudz un interesanti vēl tāds, ko es nevaru saskatīt. Ļoti interesanti, jā. Jā. Ļoti forši. Ieskam pagaršot. Esam izgājuši ielās. Atvadījušies un sakopuši Airbnb. Jā. Un jā, paldies, ka skatījos šo video. Cerams, ka patika. Cerams, ka drīz dosimies vēl kādā piedzīvojumā. Jā, tad jau drīz tiekamies. Atā! Tā.